2012. gada 10 mēnešos Liepājas osta sasniedz līdz šim lielāko kravu apgrozījumu atjaunotās ostas vēsturē – 6 miljonu tonnas, kas ir par 52,6% vairāk nekā gadu iepriekš. Arī novembrī ostas kompānijas strādājušas veiksmīgi iepriekšējo mēnešu līmenī, bet neatkarīgi no tā, kāds būs kravu apgrozījums decembrī, kas parasti ir mazāks nekā citos mēnešos, skaidrs, ka Liepājas osta šogad sasniegs 7 miljonu tonu apgrozījumu, kas patiesi ir nozīmīgs apgrozījuma pieaugums. Neliels pārsteigums tas bija, jo otrais pusgads bija ļoti veiksmīgs Liepājas ostā. Un mēs bijām plānojuši, skatoties, kā gads noris, ka tas varētu būt apmēram 6,5 miljonu tonu, bet izrādījās, ka mēs droši varam aiziet līdz 7 miljoniem, un tas, protams, ir patiesi tāds gandarījums par šo te. Šeit jāskata ir kopēji šī programma, kur mēs ļoti arī domājam par kopējo infrastruktūru, un savukārt uzņēmēji stimulēja savus terminālu jaudas, stimulēja attīstību šajā lauciņā un veiksmīgi nostrādāja gan mārketinga politiku par to, ka Liepāja var sākt strādāt un domāt aktīvi par graudaugu kravām. Un šeit arī, acīm redzot, šis solis deva savus rezultātus. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, veidojot nākamā gada budžetu un prognozējot kravu plūsmu 2013. gadā, kā allaži ir piesardzīgi un prognozes veido balstoties uz ostas kompāniju datiem. Runājot par nākošo gadu, tad mēs, acīm redzot, decembrī arī līdz galam sastādīsim plānoto budžetu, un nākošam gadam mēs domājam, ka mēs plānojam 6,5 miljonu tonnas, jo tomēr labāk ir plānot pietiekami piesardzīgi nekā aizrauties ar šī gada rezultātiem. Pirmām kārtām mums ir aktīvi jādomā kopā ar Latvijas dzelzceļu par dzelzceļa jaudām, ko mēs arī šobrīd aktīvi darām. Tas nozīmē Liepājas stacijas modernizāciju un arī mums Ziemeļparka plašāka attīstība. Tas ir viens no pamatnosacījumiem, lai mēs varētu droši teikt, ka mēs 6,5 vai 7 miljonus tonnas varam apstrādāt. Šobrīd ostas dziļums ir 11 metru, nenoliedzami tieši ostas padziļināšana kopā ar ostas kompāniju ieguldījumiem piestātnēs un terminālos ir devušas straujo kravu apgrozījumu pieaugumu. Nākamgad ostas dziļumu plānots palielināt līdz 12 metriem, bet jebkurā gadījumā tas nav tāds kā kaimiņu pilsētu ostās. Līdz ar to kravu apgrozījumu pieaugums nākotnē ir saistāms ar kravu apstrādes kvalitātes un ātrumu paaugstināšanu. Mūsu plānos ir arī attīstīt jaunu piestātņu būvniecību. Varbūt ne nākošo un aiznākošo gadu. Mums ir pareizi jāsaplāno, pareizi jāizskata tehniski ekonomiskie priekšlikumi, cik tas ir ekonomiski un kas katrai pusē būtu jādara gan investoram, gan arī pārvaldei. Bet es domāju, ka arī patreizējās piestātņu jaudas vēl ne tuvu nav izsmelts. Tā kā mēs varam domāt no plānošanas viedokļa gan par dzelzceļu, gan par autoceļu. Un līdz ar to arī Stividora varētu kāpināt savus jaudas jau patreizējā tādā stadijā. Teiksim, Stividora varētu veicināt kravu apstrādes ātrumu palielināšanu. Jā, ātrumu tas ir vagonu izkraušana, vagonu iekraušana, noliktavu, preču novietošana noliktavā un pretēji. Tuvākajos gados, turpinot realizēt attīstības projektus, Liepājas osta varētu vēl vairāk palielināt kravu apgrozījumu. Bet tas prasīs vienotu un nopietnu darbu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei, uzņēmējiem, Latvijas dzelzceļām un citām iesaistītām pusēm.